Un skatos. Jā, Linda mums saka, ka jau jāsāk. Pamazām mums pievienojas kolēģi. Tad pirms mēs dodu vārdu Guntai Svencei, pateikšu vien to, ka šis ir mūsu pirmais webinārs mūsu pirmskolas mēneša ietvaros, bet jūs jau redzējāt, ka mēs jau nopublicējām dažus labos padomus, ko skolotāji bija sagatavojuši pārējiem pēc savu projektu paveikšanas. Redzējāt, ka mums ir ieplānots arī citas aktivitātes. Nākamnedēļ, piemēram, labās prakses webinārs par pieredzi tieši pirmsskolā projektos, un arī tirdziņš un starptautiskais e-kurs. Tā kā varat vēl paspēt arī tiem pieteikties, ja jums ir tāda interese. Tā kā daudz visa, kā mūs vēl sagaida. Pirmskolas mēnesis ir tikai nu pat mums sācies. Tā kā ceru, ka jūs arī katrs pats priekš sevis kaut ko iegūsiet vērtīgu, ne tikai no šodienas webināra, bet arī kopumā. Bet šodien tātad mēs esam pulcējušies uz mūsu, tā teikt, lielo pirmskolu mēneša tēmu, kas ir saistīta ar runas un valodas attīstību tieši pirmskolā. Kur gan labāk to spēs pastāstīt, kā mūsu universitātes mācību spēks, kas lieliski daudzus gadu garumā strādā tieši ar šo tēmu un māca to citiem topošajiem pedagogiem un esošajiem pedagogiem. Tāpēc, Guna, došu vārdu jums un varat droši dalīties ar prezentāciju. Labdien, cienījamie skolotāji un klātsošiem! Es gribu uzreiz teikt, ka es pasniedzu Latvijas Universitātē skolotājiem topošajiem pedagoģisko psiholoģiju, un valodas attīstība un runa ir viens no tematiem. Tā kā veiksmi jums klausīties, un jautājums varbūt kādreiz citreiz. Noteikti rakstiet, un varam arī saorganizēt varbūt vēl kādu vienu reizi ar jautājumiem. Es šajā reizē pusotru stundu esmu sagatavojusi šādus tematus, kas ir valoda, kas ir runa, kāda ir valodas apgūves kritērija, kāpēc ir svarīgi arī kontekstā ar valodas attīstību zināt arī par kognitīvo attīstību, jo faktiski nevar izslēgt ne smadzeņu attīstību, ne arī izziņas darbības attīstību. Un arī ir tas jautājums, ko vēl psihologi nav līdz galam atrisinājuši, kā var izskaidrot to, ka valoda noteiktā vecuma posmā, pirmsskolas vecumā, visbiežāk ap 6 gadu vecumu, pēkšņi bērni runā pareizā gramatiskā formā, gandrīz visi bērni, un kur tā valoda sākas, un vai tad kā var izskaidrot to, ka bērni nav mācījušies gramatiku, un viņi pēkšņi sāk relatīvi pareizi runāt. Un mans lekcijas otrajā daļā nobeigumā būs mani atradumi, daži atradumi par to, kā pedagogs un vecāki arī tā skaitā, strādājot ar pirmskolas vecumu bērniem, varētu kādas metodas izmantot runas attīstībai. Un arī nobeigumā par bilingvālismu, kas bija pasūtījums vairāk vai mazāk. Nu, lūk, tātad, lai es varētu, un arī tāpat arī kāds interesants, kas nav šo tematu pētījis sīkāk, varētu saprast, tad vispirms jānodefinē, tā parasti arī mums ir tāds ieradums, ja mēs kaut ko stāstam, tad vispirms mēs nodefinējam, kas ir kas. Tad kas ir valoda un kas ir runa, jo nereti to sajauc. Nu, pirmkārt, valoda ir domu, emociju, konceptu, zināšanu un informācijas apmaiņas līdzeklis saistīts ar tieši individu, tas ir konkrētā bērna, konkrētā varbūt pusauģa vai pieaugušā kognitīviem procesiem un socializāciju. Tas ir pēc Sandras Sebras un Miltuzas jaunākās attīstības psiholoģijas grāmatas, kas ir iznākusi tikai 22. gadā, un šobrīd ir avots, ko es arī iesaku jums izmantot. Bet kas ir runa? Runa vairāk ir šis te veids skaņās, artikulācijās, kā tu vai kā cits izsaka to konkrēto vārdu vai kādu zīmju sistēmu, lai paustu savus domas un savus izjūtas. Tā, piemēram, mēs labi zinām tie, kas noteikti arī no jums ir mācījušies saskarsmes psiholoģiju,
savā laikā mēs zinām verbālā valoda un neverbālā valoda, ka ļoti daudz zīmes mēs varam paust arī savas emocijas ar savu sejas izteiksmi vai savu balss toni, un tas arī ir tas runas veids, un arī bērni sāk runāt, izmantojot skaņas, par ko es tālāk nedaudz pastāstīšu. Un vēl viens šīs lekcijas temats ir vārdiņš attīstība. Kas tad ir attīstība? Nu, tad attīstība ir process, un mēs visi zinām, kur strādā ar bērniem un strādājuši ar bērniem, ka valoda, tāpat kā pats bērns, attīstās posmos. Tad līdz ar to mēs arī varam definēt, ka attīstība ir posms, un bērniem ir šis, mēs zinām, zīdaiņa posms, tad ir mazbērniem, pedagogiem saka pirmais posms, tad ir agrīnās bērnības, ko pedagogi sauc par otro posmu, tad psihologi vairāk izdala šo agrīno bērnību, vidusbērnību un vēlīno bērnību, kas ir līdz 10 gadu vecumam. Tā kā mēs arī dažādi varam pasniegt savu izpratni par attīstību. Tāpat arī varam uzdot jautājumu, kāda tad ir atšķirība valodai un runai, un tātad psihologi ir vienojušies, tātad, ka valoda ir vairāk vārdu nozīmes, vai nu vienu vārdu teikumā, vai divu vārdu teikumā, vai vairāk vārdu teikumos, kas mēs paužam ar noteiktu semantiku, kad bērns ir iemācījies vārda nozīmes, vai nu savā izpratnē, vai teiksim, pēc vārdnīcas definējumā izpratnē iemācījies vārdu nozīmes, viņš to izsaka komunikācijā. Bet runa vairāk ir skaņas, balss, tons, ko vai nu mēs bērni izmanto monorunā, vai dialogā, vai kolektīvajā runā. Un runai ir arī liela nozīme, ir arī pauzēm un artikulācijai, tonim un tā tālāk. Ja mēs runājam arī par tā, kas notika? Kaut kur pārstājās dalīšanās pazuda. Tā interesanti. Pamēģiniet vēlreiz vienkārši. Tā, labi, tūlīt vienu brīdiņu. Kaut kas notika. Tā. Tā recovery, tāds nozīmē, ka kaut kas ir ar to tā, labi, tūlīt vienu momentu. Tā. Jums tikai jāuzliek uz pilnu ekrānu. Security alert, tad laikam jums, nu jā, tagad ir redzams, jā? Tagad ir redzams. Nu, lūk, tātad, ja mēs arī runājam par valodas apgūs kritērijiem, tad mēs zinām, ka valoda vispirms tiek apgūta pēc fonoloģijas sistēmas, tas ir skaņas, un bērni mācās to, ko dzird. Ir senos laikos, 16. gadsimtā, es lasīju, ir bijis kāds mūks, kas domāja, ka bērniem valoda iedzimst. Un tas bija diezgan nežēlīgs eksperiments, ņemot vērā tā laika tātad nežēlība pret bērniem, ko pierāda arī vēstures pētījumi par bērnu attīstību un pedagoģiskās psiholoģijas vēstures pētījumi, ka bērni ļoti daudz nabadzīgajām ģimenēm dzima katru gadu, jo nebija izsargāšanās līdzekļu, un tad bērnus ļoti bieži atstāja klosteros, nolikt pie klosteru vārtiem, un mūkiem konkrēts mūks arī domāja, ka bērniem valoda iedzimst, ka ir kaut kāda pirmvaloda, un viņš sadalīja bērnus, kas atradās klosterī no zīdaiņa vecuma pa vienam, pa diviem, un pa trījiem un vairākiem, un viņš domāja, ka ja ar bērniem nesarunāsies, tad valoda radīsies pat no sevis. Bet izrādās, ka tie bērni, kuriem nebija neviena cita istabiņā, ar viņiem neviens nesarunājās, viņi tā arī valodu neapguva. Tā kā faktiski valodas apgūs pamatā ir arī tas, ko dzird. Tāpat arī mēs par valodu runājot izdalām morfoloģijas to daļu, kas ir morfēms, piemēram,
bērni mācās arī pa zilbēm, mācās visus šos saikļus un priedēkļus un tā tālāk. Un ir arī vārdu nozīmes, ko var apgūt tikai socializācijā. Tāpēc arī šobrīd pētījumi, līdz ar to, jo psiholoģija balstās uz pētījumiem, pētījumi apliecina ento gadu jau 10 garumā, ka valodu nevar iemācīties bez citiem cilvēkiem. Nu, līdz ar to, ja mēs zinām, ka valodas apgūves pamatā ir mācīšanās, tad, un mācīšanās pamatā savukārt ir kognīcija, un kognīcija nozīmē uztvere, domāšana, tā skaitā arī sajūtas, kas ļauj dzirdēt, sajust konkrētās valodas apgūves sistēmu. Tātad kognīcija ir latviešu valodā tulkojot vārdu kognis nozīmē izziņa, tātad nevar iemācīties valodu bez izziņas, bez sajūtām, kas ir redze, dzirde pamatā vai tauste, ja runā par nedzirdīgiem bērniem, ko es šobrīd nepārstāvu šo tēmu. Uztvere, tātad uztvere ir vienmēr saistīta arī ar atmiņas bloku, jo atcerieties, ja kāds ir no jums atcerieties savas studijas, varbūt jūs mācījāties attīstības psiholoģiju, un pedagoģisko psiholoģiju, tad atcerieties, arī bija tāds Žans Piažē, kurš arī pētīja bērna izziņas darbību, un viņš pamanīja un arī aprakstīja, ka bērni, klausoties jaunu informāciju, viņi vienmēr jauno informāciju pielīdzina jau zināmajai. Un tāpēc arī, ja bērns, piemēram, mācās kādus jaunus vārdus vai jaunus teikumus vai jaunas lietas nosaukt, viņš vienmēr salīdzinās to jauno ar veco. Tas ir atmiņas krātuvē iegājušo priekšstatu vai tēlu. Tātad, un ar to nodarbojas uztvere. Tātad uztvere kognitīvajos procesos un arī līdz ar to bērna uztvere ir vienmēr saistīta ar to, kam tas līdzinās, ko tu jau par to zini. Tātad, ko tu redzi, ko tu dzirdi, kas tas ir, ko tu par to jau zini. Tātad līdz ar to arī jau pirms vairāk kā 100 gadiem Piažē, vērojot bērnu attīstību, nodefinēja, ka bērni vienmēr mācās asimilējot, tātad jaunās lietas pielīdzinot vecajām. Tāpēc arī mēs kā pedagogi ļoti labi zinām, ka mācot bērnam, piemēram, burtus, mēs mācam ar asimilācijas metodu pielīdzinām, ko tu par to jau zini, ar ko tev tas asociējas. Un uztvere ir kā tāds kodēšanas sistēma, kas ir mūsu psihē ielikta, kas īstenībā ir tāds kā administrators, ja, kas administrē ienākošo jauno informāciju un dala pa plauktiņiem. To es zinu, to es nezinu, šito es vispār nesaprotu, tātad, un šī sistēma to sauc par uztveri, kur gan ir loģika, gan arī uz atmiņas pamata iegājusi informācija, un tajā arī piedalās domāšana. Domāšanu principā vada intelekts, tāpēc arī vienmēr, kad mēs runājam par bērnu attīstību, mēs vienmēr arī analizējam, kāds ir bērnam intelekts, vai vismaz nojaušam, ja mēs to neprotam diagnosticēt, to prot diagnosticēt psihologi, saņēmuši īpašu certifikātu, bet principā domāšana vienmēr ir saistīta ar intelektu, ar atmiņu, ar uztveri un arī ar iztēli. Tāpēc arī ar bērniem strādājot, īpaši pirmskolas vecumā, iztēle ir viens no vadošajiem kognitīvajiem procesiem, jo faktiski bērnam informācija ir uzkrājusies atmiņā tēlos. Tad bērni pat var nezināt, kā to tēlu sauc, vai kā to lietu vai parādību sauc, bet bērnu kognīcija, jeb atmiņas krātuve, vairāk vai mazāk ir piepildīta ar tēliem, kur pamatā ir uz sajūtām iegājuši priekšstati, emocionāls, kam arī klāt ir emocijas, un tāpēc arī mēs, izmantojot pirmskolas vecuma bērnu intelektuālās, jeb kognitīvās attīstības sistēmas raksturojumu, mēs vienmēr sakam, ka pirmskolas vecumā bērni
apgūst informāciju, izmantojot šo simbolisko interakciju. Bērni faktiski darbojas ar simboliem, un simboli ir priekšstati, kuriem pat dažreiz nav vārdu, nav nosaukumu. Tie ir priekšstati, kas ir ienākuši uz sensorikas, jeb sajūtu un emociju pamata. Nevelti tas pats mans pieminētais autors Žans Piažē pirmo posmu, jeb agrīno bērnības posmu kognitīvi nosauc par sensormotoro periodu. Un ja mēs strādājam ar pirmo posmu, jeb agrīnās bērnības posmu bērniem, mēs vienmēr izmantojam sensoriku. Tad kustības, skaņas un uz sajūtām, tad redzi, dzirdi, garšoši, tausti balstītu informāciju. Jo tikai pateicoties šīm te sensormotorikas vingrinājumiem, arī šīm rotaļām, kas balstās uz sensormotoriku, uz skaņām, uz mūzikas skaņām, tā skaitā uz dažādiem pastiprinājumu efektiem, mācot, piemēram, dzejoļus vai mācot kādus vārdus ar atskaņām, mēs izmantojam sensormotoriku. Un jo vairāk mēs izmantojam dažādas sajūtu modulācijas, jo mēs pieņemam, ka bērns labāk apgūst šo konkrēto vārdu un konkrēto ritmu, konkrēto nozīmi. Nu, tāpat arī mēs vienmēr varam jau definēt sevī kā to jautājumu, kāpēc tad ir bērni, kas sliktāk apgūst valodu un kāpēc ir bērni, kas labāk apgūst valodu, tad šeit esmu izveidojis tādu kā schēmu, kura varbūt jums ļaus saprast labāk, kas tad ir tie faktori, kas ietekmē bērna valodas runas attīstību, kāpēc viens bērns sliktāk mācās valodu vai iemācās vēlāk, kāds cits agrāk. Nu, tad šeit ir psihologi vienojušies, ka to ietekmē arī tai skaitā intelekts, un tai skaitā arī šīs sensormotorās schēmas, vai ar bērnu ir strādāts sensormotoriski, tas ir nozīmē, vai viņam mācoties valodu ir dažādas sajūtu, šie sajūtu orgāni izmantoti vai tikai viens, piemēram, tikai dzirde, bet ir bērni, kuriem, kā mēs sakām, ir arī vizuālisti, audiālisti, kinestētiķi, un ir bērni, kuriem tieši tos priekšstatus labāk viņi apgūs, ja viņi pieskarsies, paodīs, pamīcīs rokās. Tāpēc arī sensormotorijā periodā bērni izmanto pārsvarā garšu, bāž visu mutē, padauza, meta zemē, un tad tādā veidā viņi apgūst šī priekšmeta īpašības. Tāpat arī mēs varam analizēt, vai šis bērns, ar kuru mēs strādājam, vai viņām ir kādas personības iezīmes, ko mēs varam uzzināt arī intervijās ar vecākiem, kas ir īpatnējs šī bērna attīstībā. Ir lietas, ko mēs varbūt nezinām kā pedagogi, jo kognitīvā psiholoģija uz pētījumiem balstītos secinājumos ir ieguvuši atziņas, ka cilvēkam ar laiku izveidojas ar personības iezīmēm saistīt arī kognitīvie parametri. Piemēram, cilvēkam var uz iedzimtības, daļai arī uz iedzimtības pamata un arī uz apmācības pamata var izveidoties noteikts kognitīvais stils, piemēram, mācīšanās stils, ko mēs zinām arī kaut vai no visiem zināmā autora, ja, Kolba teorijas, ja kāds to ir mācījies par 4 mācīšanās stiliem, kur pamatā ir faktiski domāšanas un uztvers īpatnības personībā. Piemēram, kaut vai viena iezīme, introversija vai ekstraversija. Ja, piemēram, es strādāju ar introvertu bērnu, ar ļoti sensitīvu bērnu, kuram ir nestabila nervu sistēma, kuram ir ļoti vāja bremzēšana,
un ļoti augsta emocionalitāte. Viņām ir arī iespējams tātad šis nedrošais piesaistes stils, kas ir saistīts ar vecākiem un vecāku attieksmi, tad mēs varam, piemēram, prognozēt, ka vai novērot 6-gadniekam, jau 7-gadniekam, un vēlāk, ka šis bērns mācās ļoti atbilstoši savai personības iezīmei, viņam ir ļoti raksturīga novērošana, nevis eksperimentēšana. Viņš labāk sēž maliņā un vēro, viņš ļoti reaģē uz balstoni, kā tu ar viņu runā, vai tu smaidi, un kāds ir tev balstons, un šis sensitīvais bērns var, teiksim, sliktāk apgūt kādu tematu tikai pateicoties tam, ka viņš ļoti sensitīvi uztver, piemēram, balstoni, un viņām nepatīk būt centrā vai rotaļās iet, vai spēlēt lomu spēles, piemēram. Bet savukārt kā cits bērns, ar kuru mēs esam kopā un kurš piedalās mūsu organizētajā mācību procesā, ir ļoti aktīvs, ekstraverts, tātad viņam faktiski viņa stiprā puse ir komunikācija, organizēšana, viņam ļoti patīk aktīvas rotaļas, lomu spēles, būt centrā. Un atkal šim bērnam ir savādāk šis mācīšanās stils, un arī viņa kognīcijā, valodas un runas attīstībā jāizmanto iespējams kādas citas metodas, piemēram, lomu spēles labāk patiks. Tāpat arī var būt īpatnības, kas ietekmē valodas un runas apguvi, ir fizioloģija un sociālā vide. Tātad sociālā vide ir garants, lai bērns vispār iemācītos runāt. Un ir mīts, viens no mītiem, ko psihologi ir izpētījuši, ka bērni varot apgūt, tas ir mīts, nozīmē nepareizi, ka bērni varot apgūt valodu tikai uz klausīšanās pamata bez pedagoga darbības. Tad tas bija tāds, varētu teikt, no senajiem laikiem šī paša Žana Piažē autoru uzskats, kurš uzskatīja atšķirībā, piemēram, no Ļeva Vigotska, kur Piažē uzskatīja, ka bērni paši mācās un viņiem nesot pat vajadzīgs pieaugušais. Taču ļoti daudz pētījumu apliecina, ka Vigotska šo koncepciju, ka faktiski mācīšanās process ir sociāls process. Un kā arī valodas pētnieki, kas strādā ar bērniem, ir apliecinājuši, ka nevar apgūt valodu vienkārši no klausīšanās. Tas pats attiec arī uz svešvalodām, par ko es tālāk nedaudz beigās parunāšu, par bilingvālismu. Un tātad mums visiem, es pieņemu visiem pedagogiem, kas jau ir mācījušies augstskolās un noteikti ir apguvuši arī attīstības psiholoģiju un pedagoģisko psiholoģiju, vai arī vienkārši vērojuši bērnu attīstību, jūs piekritīsiet, ka bērnu attīstībā ir vairāk posmu, un ja mēs šodien akcentējam tātad pirmskolas vecumu, tad mēs zinām, ka zīdaiņu posmā bērns mācās šīs skaņu artikulācijas un pirmie, teiksim, relatīvi saprotamie vārdi ir zilbes, mama un tā tālāk, un valodas attīstības pētnieki, teiksim tā, pēdējos 60 gadus ir vienmēr uzdevuši jautājumu, kā tad bērni apgūst valodu un vai tad ir smadzenēs kāds centrs, kas par to atbild, un ir dažādas versijas, bet viena no versijām, ko pētīšu vairāk, ir fiziologi, psiholingvisti, kā principā bērns, kurš jau māca puncī, dzird apkārt esošās skaņas, un tālāk arī piedzimstot, bērns it kā nemāk runāt, bet viņš dzird, klausās, tad izrādās, ka artikulācijas sistēma, augslējas, mēle, lūpas, rīkle, faktiski pamazām piemērojas dzirdēto skaņu artikulācijai. Tātad tas ir pierādīts,
ka ar bērnu ir jārunā nemitīgi, teiksim, nepārspīlēsim vārdu nemitīgi, bet bieži. Tātad arī tad, kad bērns ir vēl zīdainis, izrādās, ka tieši uz dzirdes pamata, es šobrīd runāju par šiem bērniem, uz dzirdes pamata, uz klausīšanās pamata runas fizioloģiskais aparāts piemērojas skaņu, līdz ar to runas attīstībai. Mazbērnu periodā, kā teiks psihologa mazbērnu, bet pedagogiem ir otrā posma bērniem, pirmā, otrā posma bērniem faktiski jau ir novērots, un jūs to ļoti lieliski zinat, ka bērni sāk sarunāties viena vārda teikumos, divu vārdu teikumos, 2 gadu vecumā jau ir 50 vārdi un attīstās monoloģiskā runa. Līdz 3 gadu vecumam bērni ir arī pēc savas psiholoģiskās uzvedības komunikācijā, bērni vairāk ir tātad monoloģiskās runas pārstāvi, kuri runā paši ar sevi, viņi arī mazāk spēlēs ar citiem bērniem, un tad pēc 3 gadu vecuma, kad sāks šī vidusbērnība pēc psihologu nosaukumiem, jeb principā tas ir pārēj no pirmā posma uz otro, bērniem 3 gadu vecumā, kā jūs noteikti lieliski atcerieties no lekcijām augstskolā, ka 3 gadu vecumā bērniem ir tā saucamā personības krīze, kas sakrīt gan ar kognitīvās attīstības lēcienu, smadzeņu attīstībā, gan arī ar komunikācijas īpatnībām, jo bērni pāriet pamazām no monoloģiskās runas uz dialoģisko, jo bērnam līdz 3 gadu vecumam, es runāju par vidēji aritmētisko bērnu, nav pazīme, ka viņam interesētu otra cilvēka viedoklis. Viņš arī paša Piažē pētījumi, eksperimenti apliecināja šo pazīmi, ka bērni nespēja uztvert otra cilvēka redzes leņķi. Piemēram, tas bija eksperiments ar šo instalāciju, kur bija redzams kalns, un vienā pusē sēdēja skolotāji, un otrā pusē sēdēja bērns, tad bērns prata noraksturot, ko viņš redz, tur ir kaziņa, tur ir vilciņš varbūt, tur ir kalns, tur ir kociņš, tur ir upīte, bet tad, kad šo instalāciju apgriez otrādi, un viņām bija iespēja paskatīties no otras puses, viņš arī spēja nosaukt, ka tur, piemēram, ir, nezinu, lācis, tur ir ezers, tur ir putns, un tad, kad atgriez atpakaļ šo instalāciju, viņam lika nosaukt 3-gadniekam, kā tev liekas, ko tad skolotāji redz, viņš tomēr nespēja iet tajā leņķī, ko viņš tikko redzēja, kas tika pagriezts pretējā virzienā, viņš nespēja iztēloties to, ko redz cits. Viņam nav tā saucamā apsteidzošā atspoguļošana vai iešana cita leņķī. Un līdz ar to bērniem ir tā saucamā konkrēti uzskatāmā domāšana, kad viņš spēj saprast tikai to, ko viņš redz, tas ir, ko satausta, iebāž mutē, tas ir pagaršo, redz šeit un tagad, šajā brīdī. Tad ir tas saucamā viena fokusa uztvere. Un tāpēc arī bērni neuztver viena vārda vairākas nozīmes 3 gadu vecumā vai agrāk. Un tad, kad jau ir šis 4 gadu vecums nāk, tad, kad veidojas jau jauns saites neironu tīklā, bērniem ir pamat izpratni par jēdzienu, par parādību, tātad par jēdzienu attiecināšanu uz konkrētām parādībām, priekšmetiem un dzīvām būtnēm, tad viņi sāk ar jautājumu atbilžu palīdzību, sāk veidoties jau tās, piemēram, viena vārda daudzas nozīmes, piemēram, rūkts, ja piemēram, vārds rūkts, ir pirmā sajūta ir garša, kas ir rūkts, riebīgi rūkts. Tad pēc tam jau pamazām, kad veidojas pateicoties intelektam, atmiņas krātuvei, jau daudzas nozīmes pie katra vārda, tad cilvēks jau sāk saprast, bērns sāk saprast, ka rūkts var būt arī rūkta dzīve, kā frazeoloģisks izteiciens, vai rūktas domas, vai kāzās saka rūkts,
Tātad tas ir kaut kāds ļoti liels pārsteigums bērnam, kad var būt vienam vārdam vairākas nozīmes. Tāpēc arī ir pētījumi, amerikāņu pētījumi, kas liecina, ka bērni labāk valodu apgūst tad, ja viņiem lasa priekšā arī mākslinieciskas grāmatas, ne tikai primitīvas grāmatas, kur, teiksim, ko nozīmē primitīvas, nevis pirmā līmeņa grāmatas, bet sāk jau sarežģītākas grāmatas lasīt, kur parādās tēlainie vārdi, frazioloģismi, kas paplašina šo valodas uztveres leņķi. Protams, tur ir nozīme arī intelektam un iepriekšējai sagatavotībai. Un kā liecina kognitīvo psihologu pētījumi par bērnu valodas attīstību tieši kāpēcīšu vecums, 4-5 gadu vecumā, kad ir ļoti daudz jautājumu, tieši palīdz paplašināt arī šīs viena vārda semantisko nozīmju leņķus. Un tad ir tāds pētījums, kas liecina, ka 6 gadu vecumā notiek tāds emerģentās kompetences, angliski, latviski, tas ir tāds valodas pēkšņais attīstības lēciens, kad bērni sāk runāt, teiksim tā, relatīvi pēkšņi, sāk runāt pareizā gramatiskā formā, veidot teikumus, kaut arī viņiem par gramatiku nav nekādas izpratnes. Tas pats attiec uz bilingvālismu. Tātad bērni, kaut arī par to arī dažādi viedokļi ir, bet bērni vislabāk izprot, neizprot, bet spēj atdarināt, kā Piažē to nosauc kādreiz par intuīciju, ka bērnam piemītot bērna intuīcija, ko nevar izskaidrot ar loģiku, ka bērni ļoti viegli uztver pat 2 un 3 valodas, kaut arī vienu valodu, kā liecina bilingvālistu pētījumi, viņi tomēr zina vislabāk, bet līdz 6 gadu vecumam viņi spēja arī runāt 2 valodās, ja ir bijis paralēlais fons. Un tātad, kāpēc tas notiek? Tātad to vairāk vai mazāk es personīgi lasot pētījumus saistu ar neirozinātnes atklājumiem un arī ar to, ko ir izpētījuši bērnu pētnieki, kā bērniem iedzimst no dabas, tas pats arī kā dzīvnieciņiem, zīdītājiem, kuriem ir no jums pieredze ar kaķīšiem, sunīšiem un citiem dzīvnieciņiem, ka esat pamanījuši, ka arī mums, kā arī mēs esam dzīvnieciņi, ja? Mēs saucamies homo sapiens, saprātīgie dzīvnieki, zīdītāji, tātad, ka bērniem iedzimst zinātkāras instinkts. Tas iedzimst. Un tātad bērniem interesē viss, kas ir jauns un neparasts. Ir arī izpētīts, ka zīdains, kurš vienkārši liekas, kādam varbūt liekas, ka viņš nesaprot vai neuztver neko, izrādās, ka eksperimenti ar zīdaiņiem, kuri guļ gultiņā, uzlika grabuļus priekšā un izrādās, ka viņam bija interese, pārsvarā eksperimentu dalībniekiem, mazuļiem bija interese apmēram 2 nedēļas, un pēc tam viņi vairs neinteresējās par šo grabuli, jo viņiem tas apnika. Izrādās, ka bērni pat zīdaiņu vecumā ļoti labi pamana visu jaunu. Ja? Tāpat mēs, personīgi man ir kaķis, ja drīkst padalīties ar personisku informāciju, ka kaķim nopērk jaunu mantiņu, viņam tas uz kādu laiku ir interesanti, pēc tam viņam apnīk. Un tas pats arī notiek ar mācīšanās procesu, ka bērnam arī vēl nāk klāt šis neirozinātnieku atklājums jau sen, ka bērnu smadzenes līdz 5 gadu vecumam ir visplastiskākās. Un šis zinātkāras instinkts vēl nāk klāt. Tas ļauj bērnam kļūt par pētnieku. Un tātad šīs jaunās lietas, kas saistās ar valodu un runu, tieši tāpēc arī ir ieteikums pedagogiem pasniegt jauno informāciju interesantā un neparastā veidā.
izmantojot dažādas sensoros signālus, gan redzi, gan dzirdi, gan tausti, gan nožu, jo bērnam ir interese tātad visu jauno izpētīt, un bērns pēc savas būtības ir pētnieks. Tas ir pateicoties šim instinktam, kas ir iedzimis un kas ir šobrīd zinātniski pārbaudīts. Tātad līdz ar to, ja mēs mācām valodu runu, mēs izmantojam arī dažādas rotaļas, izmantojam dažādas signālu sistēmas, lai šo zinātkāri pastiprinātu. Kaut vai, piemēram, viens piemērs, ja es izmantoju eidētiku, jeb tēlaino vārdu nozīmi un varbūt kaut kādu ciparu apguves sistēmu, tad es varu, piemēram, telefonu numuru vai kādu citu ciparu mācoties izmantot tēlainu, tātad tēlainu simbolu. Piemēram, ja es mācu 2, 9, 10, 2, 9, 10, 6, 8, 3, 7, piemēram, kaut kādu telefonu numuru, tad es varu bērns labāk apgūs, ja mēs nevis liksim iemācīties šo ciparus no galvas, bet mēs veidosim stāstu. Pēc eidētikas principa, tātad divnieks būs gulbis, tad, piemēram, es izveidoju stāstu, kādā ezerā peldēja gulbis vai 2 gulbi. Deviņnieks gaisā lidoja balons virs gulbiem 10, bet pie koka, kurš bija pie ezera, bija ieķēries zaros vēl viens balons. Un turpat bija nokrits pie koka kliņģeris. Un tā tālāk. Es, piemēram, veidoju šo tēlaino stāstu kā neparastu notikumu, un līdz ar to šī simboliskā interakcija, iegaumējot kādus jaunus priekšstatus vai jaunus vārdus, labāk atļaus saglabāt informāciju. Tātad, jo bērnam, kā liecina pētījumi, vairāk paliks atmiņā informācija tad, ja tas izraisīs izbrīnu. Tāpat ir arī dažādi pētījumi jau no 60. gadiem, kad radās kognitīvā psiholoģija vispār pasaulē, tad arī ir pētījumi, kas liecina, ka tomēr bērniem iedzimst arī tāda saucamā iedzimtā gudrība, ko savā laikā Piaget nosauca par bērna intuīciju, ka bērni izrādās agrīnajā posmā spēj atpazīt pat skaņas, reaģēt uz skaņām, ko nespēja vairs pieaugušie. Tāpat tās arī rādot dažādas fotogrāfijas, kādā eksperimentā bērni atpazina pareizās formas un nepareizās. Tāpat arī bailes no šī bezdibeņa, rāpojot pāri šķietamai aizai, kur faktiski bija fotogrāfija un bērns, lielākā daļa eksperimentu dalībnieku mazuļi nerāpoja pāri, jo viņi redzēja to bezdibeni, viņiem nekad nav bijis pieredze bezdibeni. Tāpat tās arī dažādi eksperimenti uz reakcijas uz skaņām. Izrādās, ka zīdaiņi visvairāk reaģēja uz suņu rejām un arī uz kādiem ar daudzīšanu saistītām skaņām. Tas liecina arī, ka bērns iepazīst pasauli, uztver informāciju arī, kā mēs sakām, subsensorā, jeb intuitīvā līmenī. Līdz ar to, ja mēs tagad turpinām šo jautājumu, kas tad ietekmē valodas un runas attīstību, tad mēs varam arī droši teikt, to es jums šobrīd paužu arī kā no mācību grāmatas, kad psihologi tālāk, teiksim tā, nav tikuši kā līdz tam, ka principā valodu tāpat kā arī daudz citas lietas var iemācīt pēc principa stimuls reakcija. Tas nozīmē, es rādu paraugu, saku paraugu, dziedu paraugu, runāju, rādu paraugu un bērni atkārto. Tā ir viena pieeja, ko savā laikā izpētīja
tā saucamie behavioristi, kur uzskatīja, ka dzīvnieki, tāpat arī bērni, līdzīgi zīdītāji, ir apmācāmi pēc vienas šnitas, vienas sistēmas, kad iedod paraugu un bērni atkārto. Un atkārtošanas rezultātā notiek arī stimuls. Stimuls nozīmē apbalvojums vai nu uzslava, vai, teiksim, līdzīgi kā dzīvnieciņiem ir, teiksim, šie behavioristi veica arī laboratorijās eksperiments ar dzīvniekiem, iemācīja žurkai atraisīt krampīti, lai tiktu pie siera, vai pērtiķim dabūt banānu, kas turpat šķietami mētājās netālu no būra restēm, un turpat mētājās arī runga, un tad viņš pamazām iemācījās dabūt šo banānu. Tāpat arī, lūk, šis autors Skinners, kas 19. gadsimtā sāka veikt eksperimentus ar mācīšanās sistēmām, viņš arī pēc tam kopā ar savu kolēģi Vatsonu veica entos eksperimentus, un viņš rakstīja, ka padodiet man jebkuru bērnu, es no viņa uztaisīšu jebko. Tikai vajag izmantot pareizās pieejas, ja, un pareizos vingrinājumus. Tad viņiem bija uzskats, ka cilvēka psihe darbojas tā kā dzīvniekiem, ka dod paraugus un visi atkārto. Un pie pareizās atkārtošanas iedod balvu jeb stimulu, un pie nepareizās, piemēram, sodu. Nu, tas bija piemērs no eksperimentiem ar dzīvniekiem. Un šo te zināmā mērā arī var attiecināt uz valodas apguvi, ka bērniem tiek mācīta valoda uz atkārtošanas pamata, uz daudzu atkārtošanas paraugu pamata un uz pastiprinājumu pamata, un pastiprinājums domāts ir sistēma, balva, sots. Sots te nav domāts sots kā vardarbība, bet, nu, teiksim, sots var būt arī izglītības sistēmā, nu, tev neiedod žetonu, piemēram, vai neiedod bitīti, jo, redz, kā citi bērni dabū 3 bitītes, un tu dabūji 2, ja. Nu, tā arī ir kaut kāda stimulācijas sistēma, izglītības sistēmā, kad ir šie pastiprinājumi, pozitīvie, negatīvie, un tad bērniem arī strādājot kaut vai ar vecākiem, mēs zinām, ka vecāki arī, kuri strādā ar savu bērnu attīstību, arī pārsvarā bieži vien izmanto šo piegājienu, pastiprinājumi. Un arī, bet dialogi pēc 3 gadu vecuma bērniem mainoties arī uztveres sistēmai smadzenēs, bērni sāk pamazām iemācīties saprast, ka otrai pusē tas ir arī tas, ar kuru es sarunājos. Viņam ir savādāka uztvere, un jūs arī noteikti savās izglītības iestādēs sākat praktizēt lomu spēles, un arī veidojat dialogus ar jautājumiem, kā tev liekas, kā tur, piemēram, jutās vilks, no pasakas 3 siventiņi un vilks par to, nu, par mājiņu celšanu, dažādu mājiņu. Un kā jutās pirmais sivens, un kā jutās otrais, un ko domāja pirmais sivens, un tad viņš tiek trenēts pamazām iet otra šī dialoga partnera domāšanas leņķī. Un tas paplašina arī pamazām uztveri, un līdz ar to dialogs arī ļauj vairs ne monologs, bet jau dialogs ļauj paplašināt vārdu krājumu līdz ar to, ka paplašinās uztveres leņķis. Tad spēja saprast, ko domā otrs. Un tādā veidā pamazām arī līdz, nu, teiksim, 10 gadu vecumam bērni apgūst šo metakognīciju, jeb spēju izteikties, ko es pats domāju par to, un kā man liekas, ko cits domā par kaut kādu lietu. Bet ir tāds autors savā laikā arī daudz apstrīdēts un pētīts, Čomskis, kurš uzskatīja, ka tomēr valodas un runas attīstībā ir iedzimtība, kā liecina arī novērojumi par valodas attīstību, ka līdz 3-4 gadu vecumam bērni ir vissensitīvākie uz valodas apguvi,
Un līdz ar to arī Čomskis uzskatīja, ka bērniem valodas apguve iedzimst, ka ir kaut kādi bioloģiskie faktori smadzenēs, kuri ir aktivizēti līdz 3-4 gadu vecumam, un ka valodas apguvēji ir ierobežots laiks saistībā ar šo iedzimto uz paškustības pamata esošo smadzeņu sensitivitāti uz runas apguvi. Tā kā tā ir arī versija, ko šobrīd nevar tā gluži pateikt, ka tas tā ir, bet neviens nenoliedz bioloģisko faktoru un sociālo faktoru miedarbību. Nu, tad, ja mēs arī runājam par to, ka mēs nevaram atdalīt valodas apguvi no kognitīvās attīstības, īpaši no sensomotorās, tālāk no pirmsoperacionālās un operacionālās pēc Piaget, tad, kad parādās šī loģika, tad, ja bērns sākumā visu saprot tikai pieskaroties, iebāžot mutē, padauzot, un arī caur sajūtām veidojas šie tēli bez nosaukumiem, kā es pirmīt teicu, ja, ka valodas sistēmā un runas sistēmā ir vairāk tēli, kas vairāk balstīt uz sensomotorās pieredzes pamata, bez izpratnes tālāk, bet vienkārši ir tēls ar sensoru, ar kādu sajūtu un emociju, tad tas parasti ir radies pirmajā posmā. Tālāk jau bērni apgūstot sistēmu, ko sauc par priekšmetiem, parādībām, dzīvām būtnēm, ko viņi pēc tam asociatīvi nosauc vārdā, ja ir šis atkārtošanas rituāls pēc Skinnera. Viņi novēro. Jā, ir tāds periods, kad bērni ļoti daudz skatās un klausās. Viņi tā kā pēta, ar koncentrēšanos skatās un vēro līdzīgi ar citu, kā to dara arī dzīvnieciņi. Un tad viņi ļoti aktīvi sāk atdarināt. Tad līdz ar to mēs varam teikt, ka valodas un runas apgūves pamatā ir atdarināšana, novērošana un atdarināšana. Un tad ir pēc 3 gadiem, kad jau parādās kognitīvajā attīstībā un sociālajā un arī personības attīstībā milzīgs lēciens, ko visbiežāk saista ar tādiem vārdiem kā autonomijas krīze 3-gadniekiem vai 2-gadniekiem pat agrāk. Kad notiek lēciens vispār attīstībā, tad bērni sāk ļoti aktīvi gan iesaistīties dialoģiskajā runā, gan arī pārveidot esošo realitāti, tā skaitā rotaļlietas. Nu, lūk. Tāpat arī ir dažādi citas versijas par valodas attīstību. Šo es izmantoju arī jaunāko grāmatu attīstības psiholoģijā, Sandras Sebras un Miltuzas grāmatu, kuras ir nosaukušas, ka bērnu valodas attīstībā ir 3 posmi pirmskolas vecumā, tad pirmsverbālais, kad vienkārši bērni mācās šīs skaņas un arī fizioloģiski pārveidojas, piemērojas šis runas aparāts uz klausīšanās pamata un sāk parādīties tikai atsevišķi vārdi. Tad holofrāžu periods, kas ir no gada līdz 2, kad ir jau parādās atsevišķu vārdu saistība ar apzinātību, ka bērns nevis uz nejaušības pamata, kā saka, burbuļo vai izdveš kādas interesantas skaņas, kas daudziem pieaugšiem pie tā, mamma, liekas, reku mani sauc, bet varbūt tā ir kaut nejaušības frāze, tad šeit jau no 1 līdz 2 gadu vecumā pētnieki ir novērojuši, ka šie vienzilbs vai divzilbju vārdi vai viena vārda teikumi jau ir apzināti. Bērns rāda rociņu, teta, ja, vai nanna. Tad viņš jau sāk jau valodas attīstībā parādīties šis apziņas klātesamība. Un telegrāfiskais periods no 1,5 līdz 2,5 gadiem, kad ir apzināti, tad ir fokusēti, apzināti arī viena vārda teikumi. Un, ja ar bērnu ir strādāts, ir arī jau pat bērni apzināti saprot un pauž līdz 300 vārdiem. Kāpēc uzskata, ka vissvarīgākais vai viens no svarīgākajiem periodiem ir tieši pirmais dzīves gads, jo pirmajā dzīves gadā bērnu šīs artikulācijas aparāts
piemērojas uz skaņu, uz šīs te dzirdēšanas un atkārtošanas pamata. Tātad, un šeit ir psihologu pētījuma rezultāti, kas ir tāda kā, varētu teikt, relatīvā norma. Ja mēs ar bērnu strādājam, tātad mēs varam sagaidīt, ka, piemēram, 3 mēnešu vecumā, kas sakrīt arī ar citu psihologu pētīto jau pirms gandrīz 100 gadiem, ka bērniem ir 2,5 mēnešu vecumā bērni sāk reaģēt vispār uz esošo informāciju apkārt, piemēram, uz atsevišķu pieaugušo pienākšanu pie gultiņas, uz smaida atbildēšanu, atsevišķu skaņu, zilbju atdarināšanu, tieši pateicoties emocionālajai saskarsmei. Nu, lūk. Un 6 mēnešu vecumā bērni jau sāk modulēt šīs zilbes un skaņas, kaut arī nejauši, bet pēc fonētiskās organizācijas viņa spēja, runas aparāts jau ir pielāgojies vairāk vai mazāk skaņu atdarināšanai. Un 7-8 mēnešu vecumā bērni jau spēja atsevišķos gadījumos, ja ar bērnu strādāts, viņš spēja jau saprast vārdu nozīmes, un 8-9 mēnešu vecumā jau spēja izteikt pat veselus vārdus, protams, savā valodiņā pēc parauga. Nu, un tad notiek šis valodas attīstības lēciens, ko attiecina angļu vārds ir emergency competence, tātad pēkšņā kompetence, kā es viņu esmu tulkojusi, ka līdz 6 gadu vecumam bērni sāk pareizi runāt. Pareizā, nu, protams, pārsvarā bērnu. Šobrīd vispārējais fons, kā jūs varbūt esat novērojuši un dzirdējuši, ka bērni ar vien sliktāk, nu, pēc biežuma sākuši runāt, un tas ir vispārēja pazīme, kas tiek saistīta hipotētiski ar šo jaunās paudzes saskaršanos ar skārienu jūtīgajiem ekrāniem, kad vecāki arī izmainīsies civilizācija, Rietuma Eiropas civilizācija kopumā, kad vecāki abi strādā pārsvarā un bērns, un arī ir paaugstināts vecāku stress vidēji aritmētiski sabiedrībā, un bērniem arvien biežāk tiek no 2 gadu un mazāka vecuma iedots skārienu jūtīgais ekrāns, un teiksim, tā vietā, lai ar bērnam lasītu priekšā grāmatiņas, arvien biežāk bērnam iedod šo skārienu jūtīgo ekrānu. Un tas iespējams, tā ir viena no hipotēzēm, ir samazinājusi bērnu valodas attīstības kvalitāti, un nereti šobrīd jau var šo agrāko laiku normu, kad līdz 6 gadu vecumam gramatiski pareizi runā, jau nereti vairs nevar attiecināt uz bērniem. Nu, tik daudz procentuāli, kā tas bija agrāk. Bet pēc idejas un pēc pētījumiem, kas ir balstīts bērnu socializācijā, kad ar bērniem ir strādāts, tas, ko nozīmē strādāts, ka iesaistīti aktīvi arī ir bijuši vecāki, ne tikai skolotājs, ka ar bērnu jau no zīdaiņa vecuma regulāri sarunājas, lasa grāmatiņas priekšā, bērns regulāri dzird valodu, vai vismaz valodas, arī bilingvāli, viņš pamazām pāriet no monoloģiskās runas uz dialoģisko runu, un no 3 gadu vecuma, nereti arī no 2 gadu vecuma, bērni sāk lietot 3. personas pamatformas vietā 1. personu, tas ir es, ja, līdz tam bērns runāja 3. personā, piemēram, dacīties, ēst vai Jānīts grib ņemāt, tātad tagad bērns sāk teikt es. Tas ir arī zināmā mērā lēciens un valodas un arī personības attīstībā, ko pierāda arī dažādi eksperimenti, kaut vai par sarkanā punkta eksperiments, jo izrādās līdz, piemēram, apmēram tas ir 1,5 mēnešiem, nevis mēnešiem, bet gadiņiem, 1,5 gadi, bērns sevi neasociē ar esošo attēlu spogulī. Tas nozīmē, ka šis es
es apziņas nav. Bērni nepiedzimst ar es apziņu. Šis es rodas pamazām. Un izrādās, ka iekrāsojot, piemēram, viengadniekam šeit pierītē sarkanu punktiņu vai uzliekot klaunu, nu varbūt ne klaunu, bet tas eksperiments tīrā formā bija punktiņu iekrāsošana. Pieejot pie spoguļa, bērns nereaģē uz attēlu 1 gadu vecumā, ka tas ir viņš nepieskaras savai pierēji un šim punktam. Viņš dažos gadījumos eksperimentos, viņš iet meklēt līdzīgi kā to dara kaķis vai pētiķīts, viņš iet meklēt, kas ir aiz spoguļu, kur ir tas otrs bērns. Ja? Bet ar 1,5 gadu vecumu vidēji aritmētiski bērni pieskaras skatoties uz sev spogulī pie šī sarkanā punkta, un tas nozīmē, ka notiek arī lēciens apziņā, apziņas attīstībā, kad viņš sāk saistīt šo attēlu ar sevi, un viņš arī sāk teikt, nu vismaz no 3 gadu vecuma viņš sāk teikt es, man, viņš sev atpazīst ne tikai spogulī un fotogrāfijās, bet viņš asociatīvi apzinās sevi. Un tas arī pagriež to uz to dialoģisko pusi, ja? Jo kamēr tu neesi sapratis vai saprats, kas tu esi, tu faktiski tev ir grūti ieiet arī citu cilvēku leņķī, domu leņķī. Nu, 6 gadu vecumā, pateicoties socializācijas šim procesam, kad bērniem ir daudz stāstīts, viņi daudz redzējuši, viņi ir atkārtojuši šīs mammas un tēta un dažādu profesiju vai filmās dzirdēto sarunu veidus, ieiet dažādās lomās, viņiem arī paplašinās vārdu krājums ar viena vārda nozīmēm, kas faktiski saistās ar atdarināšanas šo formātu. Pirmskolas vecumā, ņemot tā vispārīgi, tātad pirmskolas vecums šajā slaidā ir domāts no 3 gadu vecuma, kad es tagad pārēju uz šo otro posmu, bērns sāk vairāk tomēr koncentrēt uzmanību uz runas priekšmetu. Tas nozīmē, ka viņam parādīsies ir arī jauna kognitīvā spēja ilgstošāk koncentrēties uz vienu objektu. Un šī spēja koncentrēties uz vienu objektu arī ir saistīta ar klausīšanās prasmes attīstību, jo bez klausīšanās, koncentrēšanās nevar iemācīties faktiski neko. Vienīgi var iemācīties spontāni, tādās spontānās netīšās darbībās. Tātad, kad bērni spontāni kaut ko atkārto, bet šeit ir vairāk tā ideja, ka otrajā posmā, jeb no 3, 4, 5 gadu vecumā, bērniem mācīšanās pamatā ir tieši šīs apziņas attīstība, kad apziņa plus koncentrācijas spēja no dažām sekundēm uz 1 minūti, vismaz tālāk pamazām sākuma skolā uz 10 minūtēm, spēja ir koncentrēt uzmanību. Tas ir regulēt savu iedzimto emocionālo spontanitāti, jo bērniem iedzimst spontanitāte un impulsivitāte, kas pamazām attīstoties apziņai, tas ir Pieras Daivai, faktiski tiek pašregulēta, ja ar to strādā. Un līdz ar to runas un valodas attīstībā, kā vispār arī atmiņas procesos, mācību procesos, ir jābūt šim noteikumam par pašregulāciju, tātad par tīšo uzmanību, ja tīšo atmiņu, kad cilvēks spēja sevi regulēt, klausoties, fiksējot, tātad, ko viņš dzird un kas tas ir. Jo līdz skolas vecumam, līdz 7 gadu vecumam bērnam ir jābūt iemācītai prasmei izpildīt instrukciju pēc vārdiski dota teksta. Piemēram, lūdzu, paņemiet bērni tagad lapu balto, kas jums stāv blakus, paņemiet pildspalvu, un tagad noskaitiet 10 rūtiņus no augšas un ielieciet punktu.
Nu, tātad, un tagad pavelciet 2 rūtiņas pa labi. Ja? Šī ir ļoti sarežģītā, īstenībā verbāli dotā instrukcija, bet faktiski vieglākā vai sarežģītākā formā līdz skolai bērniem ir jāapgūst šī instrukcija, un tur nav tikai valoda, tur ir arī intelektuālā spēja, uztveres spēja, fokusētās uzmanības spēja, arī spēja savienot dzirdēto verbālo doto instrukciju ar rokas kustību. Tātad tas viss ir faktiski jātīsta primāri arī caur valodu un visu to kognitīvo sistēmu. Tāpēc arī otrajā posmā tas ir viens no centrālajiem šiem uzdevumiem. Tātad iemācīties pāriet no šīs egocentriskās, monoloģiskās runas uz šo dialoģisko, un tas arī vēl trešais pakāpiens, ka tu jau spēj dzirdēt, ko tev saka, un tu spēj savienot to, ko tu dzirdi, ar to, ko tu dari. Tātad tu spēj arī paņemt šo priekšmetu un, piemēram, sākt novilkt rūtiņas vai pa labi vai pa kreisi, tu jau sāc apgūt arī telpu, sāc apgūt abstraktos priekšmetus, pa labi, pa kreisi, krāsas, paņemiet zilo pildspalvu vai sarkano zīmoli un tā tālāk. Līdz ar to šīs verbāli vārdiski dotās instrukcijas ir jau pamats rakstības apguvei. Tātad viena no šīm vecumposmu normām, ka 6 gadu vecumā bērni jau prot runāt, daudz runā, viņi nebaidās runāt, ka arī bilingvāli, ja viņi ir sajutušies droši, un viņus neviens nav kritizējis par valodu vai par kaut kādu nepareizo izrunu, tad viņi arī droši runās. Viņi spēj arī skaidri formulēt domu, un arī lasot tekstu, viņi spēj izprast teksta jēgu. Un tāpat arī 6, teiksim, agrāk jau 5, 4, 5, 6 gadu vecumā bērniem ļoti patīk sacerēt pantiņus ar atskaņām un spēlēties ar vārdiem. Bet tomēr pirms tam, kā mēs ļoti lieliski zinām, mēs esam novērojuši, ka bērniem patīk pašiem rotaļāties un runāt līdzi tam, ko viņi dara, īpaši, ja viņiem ir bijusi pieredze socializācijas procesā ar citiem pieaugušajiem, ar dažādiem pieaugušiem, es gribēju teikt, ka arī mamma vai audzinātāja vai tēts vai kāda cita aprūpes persona jau no agrīnā posma bērnam stāsta, ko viņš vai viņa dara. Piemēram, mamma tagad ceps pankūciņas, tu redz, kā mamma tagad paņem. Redzi, kuri miltiņi, tie ir miltiņi, ja? Tagad mamma vispirms iesitīs bļodiņā oliņas un paskaties, kā mamma puto. Un tad mamma pieber miltiņus, redz, kā miltiņus sijā ber miltiņus. Un tad runājot līdzi, faktiski pēc tiem runas paraugiem, kad mamma it kā monologi vai aprūpas personu monologu veids, tad arī bērns pamazām veido šo monologu. Un monologus klausoties, mēs arī spējam fiksēt bērna runas un intelektuālās attīstības kopsakarības, ja? Kas pēc kā seko, loģika, un kādas ir emocijas, kāda ir attieksme. Un, kā saka arī valodniece Dāca Markus, kur ir daudz rakstījusi par bērnu valodas attīstību, ka tieši 2. dzīves gadā bērniem veidoja šis vārdu krājums, lai viņi varētu pēc tam atstāstīt savā valodiņā tekstus, ko viņi dzirdējuši iepriekš lasītās pasakas vai dzejoļus. Dažreiz skolotāji uzdod jautājumu, vai ir jēga bērniem likt kaut ko mācīties no galvas, jo viņi tāpat nesaprot, kas tas ir, kaut kā dzejolīts, tad viennozīmīgi atbildi ir jā, jo lasot priekšā un trenējot, kā saka, bērnu atmiņu, mācīties dažādas dzejoļus no galvas, faktiski arī tiek trenēts šī, var teikt, smadzeņu sistēmā
neironu līmenī un sinapšu līmenī informāciju, jo jebkura jauna informācija paplašina dendrītu tīklu. Nu, un tad lekcijas pirmspēdējā daļa ir daži paņēmieni valodas attīstībai. Pirmais, ko es gribu izcelt saistībā arī ar mācīšanos, jo es esmu arī iepazinusies, un arī man ir grāmata, jūs varat atrast to internetā pilnīgi pavelti. Elektroniskā grāmata Guna Svence psiholoģija jaunajam skolotājam. Tātad Guna Svence psiholoģija jaunajam skolotājam iznākusi ir Latvijas Universitātes akadēmiskajā apgādā 2020. gadā. Tur ir 3. nodaļa par mācīšanās dažādām teorijām, jo viena no tām tēmām, ko es esmu pastrādājusi, ir arī par to, kā tad notiek mācīšanās. Un šajā kontekstā es ieliku arī šeit virsrakstu mācīšanās ar prieku. Runājot par valodu, par valodas mācīšanos, primāri tomēr ir jāskatās nevis vienkārši atsevišķi valoda kā tāda, bet jāskatās konteksts ar to, kas notiek smadzenēs bioķīmiski, kas notiek vispār ar mācīšanos, ar vecumu posmu, ar sociālo vidi, ar skolotāju izvēlētajām metodēm. Un viena no tēzēm, ko es tagad varu teikt, tas ir manā fokusā, ka mācīšanās ir saistāma ar prieka elementu. Kāpēc? Tāpēc, ka pēdējo 20 gadu pētījumu neirozinātnē, ko mēs saistām ar vārdu smadzenes, ja, tad ir izpētīts, ka mācīšanās motivācijas pamatā ir tāds neirotransmiters, jeb neiromediators dopamīns. Un man patīk kaut kur izlasīt šī frāze: nav dopamīna, nav motivācijas. Tad, ja bērnam nav, un dopamīns principā ir tas, kas rada prieku, tāpat kā serotonīns. Ja nav dopamīna un serotonīna mūsu neironu sistēmās, tad arī nav ne motivācijas, nekāda prieka. Tāpēc arī, ja tu māci valodu, kaut vai kā varbūt otrās valodas skolotājs, tev ir ļoti svarīgi saprast, ka mācīšanās pamatā ir ļoti svarīga šī motivācija. Motivācijas pamatā ir šis prieka neiromediators, serotonīns vai dopamīns. Un ļoti labi bērniem patīk, piemēram, mācoties kaut ko jaunu, arī valodas ziņā, vārdu izrunu ziņā, atkārtošana korī. Jo atkārtošana korī vai atkārtošana mazajā grupiņā vai deklamēšana pārī nereti rada lielāku drošības sajūtu, īpaši sensitīvajiem bērniem, kuriem ir diezgan lielas bailes uzstāties un kaut ko vieniem pašiem runāt. Un man arī ir pieredze kā augstskolas pasniedzējai, ka nereti bijuši ir studenti, pieauguši, man ir bijis vairāk sievietes tādā gadījumā, manā pieredzē, kuras ir 20-gadīgas, 30-gadīgas, 40-gadīgas sievietes, bet baidās uzstāties. Un parastais, kad es jautāju, kas noticis, kā tas sākās, ir, ka skolā lika nākt pie tāfeles priekšā un vieniem pašiem kaut ko stāstīt, un pārējā klase smējās. Vai arī skolotāja skaļi kritizēja. Un tas izraisījis ir ārkārtīgi liels bailes, pat man bija pieredze, ka kāda studente nevarēja aizstāvēt bakalaura darbu, jo viņai sākās rīklēs spazms. Viņi nevarēja parunāt komisijas priekšā, jo bija ārkārtīga trauma skolā, kad vajadzēja runāt priekšā vienam un klase vai kā cits smējās. Tāpēc arī runājot par valodas apguvi, īpaši par svešvalodas apguvi, ir ļoti būtiski radīt šo drošības izjūtu grupā, klasē. Un atkārtošana korī ir viens no paņēmieniem, kad tu esi tā kā saplūdis ar pārējiem. Kas nenozīmē, ka tev šī metode ir galvenā, bet faktiski tas ir viens no paņēmieniem. Tāpat arī drošības izjūtu un prieku rada iegaumējumā materiāla personificēšana. Tas nozīmē, ka, ja tu, piemēram, māci dzejoli, tad bērni to dzejoli atkārto. Mans klasiskais piemērs ir, kas gulbīti baltu dara, ja ne jūras ūdentiņš, kas bērniņam labu māca, ja ne tēvs māmuliņa. Tad mēs ar bērniem, piemēram, iestudējam šo dzejoli par gulbīšiem un baltu dara. Tātad tas nozīmē, ka tu personificē to tēlu. Tad valoda
šī dzejoļa valoda vai šīs tautsdziesmas valoda faktiski tiek personificēta, ka tam ir nozīme kā tēlam. Es veidoju to kā tēlu sistēmu. Tāpat arī ir ieteikums informāciju pasniegt, izmantojot vairākus smaņu orgānus, kā redzi, dzirdi, garšoži, tausti, un arī informāciju, tā skaitā valodu, mācoties, ir ieteikums pasniegt tēlainā formātā, vai nu kustību formātā, vai lomu un sižetu, rotaļu formātā, vai simbolus kā atmiņas ēnkurus. Tāpat ar prieku ir pierādīts, ka labāk bērni mācās, ja izmanto tādu paņēmienu, protams, atbilstošā vecumposmā, kad māca vienaudži. Tāpat ir arī pēc Ebbinghausa, tāds Hermans Ebbinghauss, ko šeit esmu uzlikusi attēlu, kurš 20. gadsimta sākumā Vācijā veica eksperiments ar atmiņu, un viņš ir izpētījis, ka cilvēks labāk iegaumēs, protams, tie bija pieaugušie, ko viņš eksperimentā izmantoja, un bija par zilbju, nu, tādu savā starpā nesakarīgu zilbju iegaumēšanu, bet viņš izpētīja vairākus likumus, kuri šobrīd arī mūsdienās ir pārbaudīti, ka tas nav melots un ka tas arī šobrīd tā ir, kā cilvēks, kurš ir iegaumējis informāciju audiāli tikai ar vienu kanālu, tas ir ar dzirdi, viņš aizmirst informāciju 20 minūšu laikā pēc iegaumēšanas aizmirst 40%, varat iedomāties, un te ir pat 58% aizmirst. Tātad tas nozīmē, ka vispār, ja tu informāciju uztversi tikai audiāli, tas ir ar dzirdi, tu faktiski aizmirsīsi viņu šo informāciju 20 minūšu laikā līdz 50%. Ja vien tu neatkārtosi. Tāpēc arī šis valodas mācīšanās ieteikums ir atkārtot 3 reizes pēc iegaumēšanas. Vismaz. Tāpat ir ieteikums, ja tu kaut ko pasniedz, bērniem īpaši, tad tev ir jāsagatavo šī uztveres sistēma. Vislabāk sagatavot, kad ir kaut kāds pārējais posms no aktivizācijas uz atslābinājumu vai no atslābinājumu uz aktivizāciju. Un tāpat ir ieteikums, ko jau arī savā laikā Ebbinghauss pārbaudīja eksperimentāli, ka cilvēki labāk iegaumē informāciju, kas ir neparasti pasniegta. Kaut vai šī eidētika. Lūk, tā kā man ir jāievēro arī laiks, tātad šobrīd man ir atlikuši 20 minūtes, tad vēl es gribu minēt dažas lietas, kas veicina šo emerģento kompetenci, ja pēkšņo gramatikas izpratni, kādas metodas, tas arī balstās uz Amerikas psihologu pētījumiem, ka bērniem valodas apguvi labāk veicina ne tikai iepriekš minētie šie ieteikumi par atkārtošanu, par monologi, par kori atkārtošanu, par 3 sensoru izmantošanu, bet arī tomēr lasīšana priekšā vai diktēšana priekšā, īpaši lasīšana un diktēšana nozīmē runāšana priekšā, un pēc tam atkārtošana veicina valodas apguvi. Tāpat arī ir izpētīts, ka, lai paplašinātos vārdu uztveres leņķis, dažādu nozīmju izpratne, ir vērts lasīt ne tikai bērnu grāmatas priekšā, bet arī māksliniecisku tekstu lasīšana vai apguve. Un tāpat arī šo emerģento, jeb neparastu ātro šo valodas apguvi veicina arī dažādu vārdu iepazīšanu ar daudzām nozīmēm vai dažādām asociatīvām nozīmēm. Un arī tas, ko es pirmīt jums minēju, par to paņemiet lūdzu pildspalvu, noskaitiet 10 rūtiņus no augšas, ielieciet punktu, tā ir tā versija arī uzdevuma patstāvīga izpilde pēc instrukcijas izlasīšanas. Nozīmē, ka valodas apguvi veicina arī
šāda veida šie uzdevumi, ka tev ir jāklausās un jāpilda šīs instrukcijas, un tad skolotāji skatās, vai bērni saprot šos vārdus pēc instrukcijas. Un tad mēs pamazām apgūstam instrukciju un tad parādam priekšā bērniem, ko tas nozīmēja. Katrs vārds, katra tā instrukcija, katra šī instrukcijas daļa, un tad bērni atkārto. Pamazām šādā veidā apgūst arī paplašina šo valodas savienošanu ar darbību. Ir arī, protams, ieteikumi arī vecākiem, jo gal galā audzinātāji, skolotāji vien jau nemāca valodu. Bet to arī var izmantot skolotāji. Tad faktiski viens no ieteikumiem ir, kā mācot valodu, izmanto dažādu mīmiku. Tātad mīmika nozīmē, ka tu jokojies, taisi, nezinu, grimases, spēlējies ar sejas grimasēm, komentē skaļi, ko tu dari jau no zīdaiņa vecuma, jo faktiski ir pierādīts, ka bērni labāk dzird, kā jūs atceraties pirmīt no sākuma daļas, labāk uztver, ja ir ne tikai šīs motivācija, jautrība, šīs dopamīns, bet arī, ja ir pārsteiguma moments, ja? Pārsteiguma moments, tāpēc arī bērniem ļoti patīk šīs paslēpes, jo bērniem līdz noteiktam vecuma posmam, līdz 2. posmam ļoti patīk spēlēt, un arī pēc tam patīk spēlēt paslēpes. Kāpēc? Tāpēc, ka pirmo reizi, kad tas nāk arī no Piaget eksperimentiem, kad bērnam parādīja 8 mēnešu vecumā bija eksperiments, ka parādīja priekšmetu, piemēram, reku ir, es nezinu, priekšmets, un noliek uz grīdas, un reku es apklāju to priekšmetu. Bērns, piemēram, līdz noteiktam posmam vispār nesaprot, ka priekšmets ir paslēpts, ka tas priekšmets tur apakšā joprojām ir. Viņām liekas, kognitīvajā sistēmā nav izpratnes, ka priekšmets ir paslēpts. Un tas ir milzīgs pārsteigums, kad bērnam spēlē paslēpes tātoši cicī, viņi smējas, ārkārtīgi smējas. Kāpēc? Pēc, ka viņiem kognitīvi smadzenēs notiek tagad tāds izsavienojums. Ir, un nekur nebija, un reku pēkšņi ir. Seja paslēpās, atradās. Tas ir milzīgs pārsteigums. Un tas veicina šo arī smieklus, jo smiekli viņi rodas tad, kad smadzenēs saslēdz, kā varētu izteikties tēlaini, divas sinapses no pretējā pola, ja, kad ir pilnīgs pārsteigums. Un tāpat arī dziedot un deklamējot ar jokiem vai tēlojot ar izteiksmīgu balsi, ar smaidu, ar smiekliem, ar maskām, tas arī veicina uztveri. Un arī vēl ir ieteikums, ja tu rādi bērnam grāmatu, tad skaļi tu stāsti un arī bērns stāsta, ko viņš redz un ko arī varbūt muzikālā grāmata, ko viņš dzird. Ja. Un šeit ir viens eksperiments, ko es tagad mēģināšu uzlikt video, kas pierādīts, tagad es apstādināšu nedaudz un nošērošu, es ceru, ka man izdosies. Tātad video, kas ir tas saucamais eksperiments, vai jūs redzat tagad video? Vai redzat? Sakiet kāds. Jā. Okay. Un tagad es viņu palaidīšu. Es saprotu, ka Zoomā ir skaņa automātiski, jā, nav tā kā tīmā. Nu, teorētiski vajadzētu būt skatīsimies. Jā, un tagad pastīsimies to eksperimentu daļu, tas ir veikts Stanfordas universitātē savā laikā. Eksperimentu nosaukums ir Still Face, tas ir sastingusī seja, ka bērniem ļoti svarīgi ir mācīt kaut ko, un arī viņiem, protams, šitam bērnam mamma ir adekvāta, viņa ir jokojoties, smaidot, un tagad eksperimenta nolūks bija pārbaudīt, kā bērns pamana, viņam pat nav gads, viņš pamana, ka ir sastingusī seja.
Pastīsimies, kā viņš reaģē. People didn't think that infants could engage in social interaction. Tātad bērni And then still face no experimental mazām mother. dienām jau She sits ir down and she's apgūst playing with her baby, valodu, spouting her apgūst baby. komunikāciju, komunicējot dzīvelīgi. Ja? Un tagad šai mammai She gives a greeting to the būs baby, uzdevums the baby sastingzināt gives a seju greeting un back to her. nesmaidīt. Un redzēsiet, This kā baby bērns starts reaģē. pointing in different places in the world where the mother's trying to engage her and play with her. They're working to coordinate their emotions and their intentions, what they want to do in the world. And that's really what the baby is used to. And then we, Un tagad viņai ir uzdevums no pētniekiem sastingzināt seju. Un izmainās absolūti komunikācija. Un kā bērns, picks up on this. viņš And then momentā she pamana. uses all of her abilities to try and get the mother back. Un viņš cenšas bērniņš dabūt atpakaļ. She points because she's Izmanto visus šos te sociālās interakcijas paņēmienus, ko mamma ir iemācījusi, viņš izmanto. puts both hands Bet up seja in front of her nekustās. and says, "What's happening?" Un viņām sāk kognitīvā saucamā disonancija. Viņš nesaprot, kas notiek. Viņš sāk plaukstināt, kliegt. Viņš sāk Come on. Why aren't we doing nāc this? atpakaļ. Un viņš tādu seju nepazīst. Viņam tas ir They tikai don't trauma. get Bildi. normal reaction. Viņam They vajag react absolūti with normālu negative reakciju. emotions. They turn away. They feel the Māma stress of it. turpina They actually lose nekustīgi tā control of sejai. their posture, the stress. Un tas izsauc bērnam raudāšanu. Jo. Nu, tad, kāds bija message no šī? Ka, principā, bērniem kaut ko mācot, ir arī jāmēģina ne tikai mācīt valodu, bet arī komunicēt, jā, tātad ar izteiksmi. Tas ir arī ieteikums ne tikai vecākiem, bet arī skolotājiem. Tāpat arī ir video par šo balstoni, kā var sensitīvos bērnus iebaidīt ar atbilstošu balstoni, bet to jūs noskatīsieties mājās, jo man ir jāievēro laiks. Tātad, jo faktiski balstonis, tāpat kā seja, ir tas, kas var traucēt, apgūt, iegūt šo pozitīvo fonu mācību procesam. Tāpat arī ir ieteikums no valodniekiem un pedagogiem, ja tu māci bērnam valodu, ja māci viņu runāties, tad izmanto sarunā ar bērnu garākus teikumus, nekā runā pats bērns. Nedomā, ka ar bērnu visu laiku ir jārunā tikai uķuķu un ar vienzilbas vārdiem. Tāpat arī ir ieteikums, ja bērns runā, piemēram, sāk runāt, kaut ko stāstīt, klausies viņu, jo ir tāds varbūt autoritāru māšu vai autoritāru skolotāju ieradums, kad es runāju, tad tev ir jāklausās, bet faktiski var šo valodas to drošību runāt veicina arī tad, ja tu kaut ko kā bērns man stāst un es tev klausos. Jo šī klausīšanās un arī mīmika un līdzpārdzīvošana arī veicina šo drošības izjūtas rašanos. Un arī jautājiet bērnam, vai viņš atbild. Un te ir viens pētījums no mūsdienu psiholoģijas, kur arī ir vesels pētījums par to, tātad, kā šī pasniegšana, kā tika pasniegts bērniem, tātad pat bērniem, kuriem ir trauma bijusi un grūtības sarunāties, kāds pasniegšanas veids veicināja tātad uztveri labāk un tika pierādīts ar sarkano krāsu, esmu iezīmējusi, ka audio-vizuālais stāstījums saskaņots ar žestiem un mīmiku veicināja labāku vielas apguvi. Tad, ja tu kaut ko stāsti, tev ir jālaiž līdz mīmika un žesti, un audio-vizuāls nozīmē tu stāsti un rādi, plus vēl tev ir šī paralingvistika, jeb žestu valoda. Tāpat ir arī viens pētījums, kas runā par dažādām stratēģijām,
kas veicina valodas attīstību, tā ir pašruna, ka bērns, tā ir tā monoloģiskā runa, ko no angļu valodas tulko kā pašruna, self-talk, ja? Tātad, ka bērnam ļauj runāt līdzi, ko viņš dara. Tāpat arī paralēlā runa veicina valodas attīstību, ka bērns kaut ko dara un es komentēju bērnu darbības. Tāpat arī gaidīt un ieraudzīt, ka es bērnam uzdod jautājumus un gaidu viņa atbildes un censties neatbildēt bērna vietā, un gaidīšanas laiks ir 5-10 sekundes, kas ļauj bērnam padomāt. Tāpat tās arī tāda stratēģija veidošana, kad tu parādi un pasaki, ko tu vēlies, lai tavs bērns darītu. Jo bieži bērni zina, ko grib, bet viņi nezina, kā to pastāstīt, kā to izpaust vārdiem. Tāpat arī tāda stratēģija paplašināšana, kad veido paplašināts teikums no bērna teiktā, piemēram, suns ēd, vai bērns saka cunī. Un mēs sakam, jā, es redzu, ka tur ir suns, un viņš pašlaik ēd no bļodas. Tas nozīmē, ka viņam iedod plašāku vārdu krājumu. Un te ir, protams, stratēģija arī korekcija, bet svešvalodās mācot runāt iesaka tomēr mazāk labotu, bet jo var arī būt situācija, ka tu ar savu toni vai ar savu sejas izteiksmi valodniekiem, tas starp citu ir raksturīgi filologiem, kad nemitīgi labo valodas kļūdas arī kolēģiem, un tas reāli sāk jau kaitināt, un es domāju, ka bērniem arī, ja bērnam, kurš cenšas runāt, viņam visu laiku aizrādīs, kā viņš runā, viņam faktiski var beigties pacietība. Šeit ir arī intervija ar vienu logopēdi, ko jūs noskatīsieties mājās, ko viņa iesaka strādājot ar bērniem. Tā, bet es šeit esmu nošērojis, diemžēl, neskapēc laikam tajā brīdī, kad apstājās, es esmu nošērojis prezentāciju, kur ir bez lingvistikas, bez bilingvālisma. Es šobrīd tātad vienu momentu es atradīšu un nobeigšu ar pēdējo savu lekcijas daļu. Varbūt, ka jums ir administratoriem, es aizsūtīju to pareizo prezentāciju, varbūt jūs varat nošērot. Jā, es varu atvērt. Ja man te bija vairāki varianti. Tūliņ. Jā, es tagad atradu arī. Tad jūs varbūt Pirmītās laikam tās pauzītes dēļas bija parādījusi nepareizo. Labi. Tā. Tad nobeigumā par bilingvālismu, jo es sapratu, ka tas arī bija pasūtījums nedaudz ieskatīties bilingvālismā. Un es arī pievienojos, esmu šeit vairākus YouTube materiālus, lekcijas, kur arī izsakās mūsdienu zinātnieki par bilingvālismu. Tā. Manā lekcijas nobeiguma daļa saucas valodas attīstība bilingvāli, ieguvumi un priekšrocības. Tātad kas ir bilingvālisms? Pirmkārt, tā ir divvalodība, ko var īsi definēt kā, teiksim, ja cilvēks ir bilingvāls, viņš brīvi runā divās valodās. Viņš spēj runāt vismaz divās valodās, vienādā vai līdzīgā līmenī. Tad tā tiek definēts bilingvālisms. Bet dzīves laikā, piemēram, ja bērns ir iemācījies otru valodu, viņš to valodu nelieto, tad tur tā atslēga ir, ka otra valoda var arī pamazām pazust vai arī samazināties. Tur jau tā atslēga ir, ka abas valodas vai trīs valodas ir jālieto regulāri. Un abu valodu prasmes ir atkarīgs tieši no treniņa, cik daudz ar to ir strādāts. Un kāds ir konteksts? Teiksim, vai bērns valodu lieto tikai mājās, vai tikai skolā. Piemēram, ja otru valodu, kā piemēram, man ir pieredze Lielbritānija, kur latviešu bērni ar latviešu ģimeni dzīvo Lielbritānijā un apmeklējuši ir bērndārzu un tagad skolu, un faktiski mājās
vecāki arī sākuši runāt angliski ar viņiem, viņi faktiski latviešu valodu nesarunājas, viņi nesaprot. Nevis nesaprot, bet viņi nerunā, jo runā angliski mamma ar viņiem, lai ātrāk iet, un tēvs runā latviski. Nu, tātad faktiski viņi latviešu valodā nerunā vairs. Bet atkāpjoties no šī piemēra, izmantojot kādu pētījumu, tomēr vairāki valodnieki, kas strādājuši ar bilingvālu bērnu izpēti un arī ar bilingvālu, teiksim, arī pieaugšo izpēti ir secinājuši, ka tie, kas runā vairākās valodās, vismaz divās, viņiem ir tomēr labāka uzmanība, kā kognitīva, teiksim, fokusa, teiksim, prasme, jo viņiem izrādās mācoties divas valodas, kognitīvā sistēma tiek trenēta fokusēties vairāk. Tas nozīmē, ka ir treniņš fokusam. Un tas rada arī tādu paliekošu efektu tālākajos procesos. Tāpat ir pierādīts, ka arī smadzeņu pētnieki to ir pierādījuši, ka tie, kas runā divās un vairāk valodās, viņiem ir labāka impulsu kontrole. Tad, jo bērns pēc savas būtības ir impulsīvs un regulāri piedzīvojot šo treniņu, ka tev ir jāklausās un tev ir jāatkārto un tev ir jādzird un atkal vingrinājums, tev faktiski tu sāc mācīties arī sevi regulēt. Šī impulsu kontrole it kā nāk no valodas apgūs, bet viņi faktiski paliek arī tālāk. Tāpat izrādās bilingvāļiem ir uzlabota darba atmiņa. Kas ir darba atmiņa? Sīkāk palasīsiet par darba atmiņu manā minētajā grāmatā Gunas Svensas psiholoģija jauniem skolotājiem 3. nodaļā par mācīšanos, bet darba atmiņa šobrīd tiek traktēta kā īslaicīgās operatīvās atmiņas veids, kad cilvēks, piemēram, bērns risinot uzdevumu, kaut kādu problēmu uzdevumu, viņš ļoti ātrā veidā, pateicoties intelektam arī, spēj šo uzdevumu atrisināt, jo viņš ir pieradis fokusēties un risināt problēmu uzdevums. Ja? Un arī izrādās bilingvāļiem ir labāk akadēmiskie sasniegumi, kādā no pētījumiem tas tika secināts. Tāpat arī runājot par smadzeņu pētniekiem, es te noklausījos vienu lekciju, kuras pielika arī jums klāt saites uz šīm lekcijām. Bet angļu valodā, latviešu valodā es neatradu lekcijas par bilingvālismu, kas būtu saistīts ar neirozinātni. Tad izrādās, ka bilingvāļiem, kas trenējas runāt divās un vairāk valodās no bērnības, viņiem palielinās baltā un pelēkā viela smadzenēs, kā arī paaugstinās vispārējās kognitīvās spējas. Izrādās arī bilingvāļiem attīstās kritiskā un radošā domāšana. Tas bija eksperiments ar kontrolu grupu. Tāpat izrādās bilingvāļiem salīdzinot ir augstāks sociāla-emocionālās kompetences pieaugums. Sociāla-emocionālā kompetence nozīmē viena no spējām izprast cita cilvēka domāšanas sleņķi. Tātad tie, kas mācās divas valodas vai trīs, viņi faktiski iepazīst arī caur to mācīšanos otras valodas pārstāvju kultūru, un viņi spēj tā kā vairāk tolerēt pret citādāko. Tad viņi spēj iet citā leņķī, citas nācijas domāšanas leņķī vieglāk. Tāpat izrādās tā sociāla-emocionālā kompetence ir saistīta arī ar empātijas attīstību. Tad empātija tā ir spēja iekāpt otru kurpēs, kā mēs sakam, tēlaini, vai arī ieraudzīt to citu cilvēku domāšanas veidu vai jūtas, kā jūtās otrs cilvēks, iet viņa ādā. Un līdz ar to ir arī fleksiblāka uztvere. Šeit blakus attēlā jūs redzat, ka ir pat salīdzināts smadzenes bilingvāļiem un monolingvāļiem, ka šī te pieras daiva, deniņu daiva ir izteiktāk trenēta, jo deniņu daiva atbild par loģiku un par apzinātību un par to es apzinos, kas notiek, es apzinos, kas ir kas, un es apzinos, koncentrējos
uz to, kas šobrīd notiek un ko es domāju, ko es jūtu. Tad izrādās, ka tieši šis te divvalodu treniņš arī trenē atbilstošos smadzeņu reģionus. Ir, protams, arī vecākiem un skolotājiem un sabiedrībai nereti mīti. Tātad to es arī ņēmu no vienas lekcijas, kas ir mīti. Mīti ir par to, mīti nozīmē kļūdas visbiežāk, ka bilingvāli, kad bērniem māca divas valodas, ka viņi nereti apjūk un viņi sāk jaukt vārdus, un viņi īsti vairs nesaprot, kurš vārds pie kā pieder, un kurš tad bija, teiksim, latviešu valodā, kurš bija krievu valodā. Man ir arī radinieku ģimene, kur bērni bilingvāļi. Bet tas atbildi ir tāda no šiem valodniekiem un pētniekiem, ka tiešām 1–3 gadnieki jauc vārdus, bet tas ir absolūti normāla parādība, jo, ja ar valodu turpina strādāt, tad šīs te nozīmes pamazām stabilizēs līdz 6 gadu vecumam. Jo jaukšanās ar vārdiem, kas ir absolūti normāla parādība, mācoties divas valodas paralēli, tas ar laiku kognitīvajai sistēmai liek fokusēties, kas tad bija pareizi, kas tad bija nepareizi, un attīstās radošā un kritiskā domāšana, jeb spēja atlasīt pareizo vārdu. Un tā ir tā kritiskā domāšana, ka tev visu laiku ir jāoperē ar loģiku, ar domāšanu, kas bija kas bija kas bija tas, kas bija šis. Un tas arī tāpēc tas izskaidro šo spēju bilingvāļiem labāk attīstās spēja koncentrēties un radošā kritiskā domāšana attīstās. Tieši tāpēc, ka ir šis juceklis no sākuma, kad visu laiku tev ir jāfokusējās. Tāpat ir viens no mītiem, ka divu valodu vienlaicīgs lietojums novedot pie valodas traucējumiem, un atbilde no šī te Milēdisa Gortas bija tāda, ka bilingvālam bērnam pēc vairāku gadu mācīšanās ir valodas traucējumi, tad tur nav atslēga bilingvālisms, bet ir kādas citas kognitīvās spējas, kas ir jāpārbauda. Tāpat viens no mītiem ir, ka svešvalodas bērniem attīstās tikai agrīnajā posmā, sensitīvajos periodos, jo sensitīvo periodu uzskata no līdz 3–4 gadiem, bet ir citi pētījumi, ko es arī izlasīju jaunākajā šajā attīstības psiholoģijas grāmatā, ko rakstījusi ir Sandra Sebra un Annika Miltus no Latvijas Universitātes, ka tomēr ir cits viedoklis, ka svešvalodu nav tikai sensitīvajā periodā iespējams iemācīties, ka, lai arī smadzenes tiešām ir fleksiblākas bērniem līdz 5 gadu vecumam, tomēr ir simtiem pierādījumu un tūkstošiem, ka valodu var iemācīties arī vēlāk. Un tā tad te ir vēl dažas kļūdas, jeb mīti, ko jūs noteikti izlasīsiet papildus, ko es daļēji jau pieminēju, ka tikai televīzija un plašsaziņas līdzekļi iemāca svešvalodu, bet atbilde ir tāda, ka plašsaziņas līdzekļi un televīzija, kad bērni tikai to klausās, iemāca valodu virspusēji, viņi neiemācās valodu pa īstam, kas ir līdz saknei. Ja? Tāpat šeit ir mīts, ka bērnu valodu nemitīgi jālabo, ja viņš kļūdās. Tas var radīt bailes runāt, ja tu visu laiku labosi. Un tā tālāk. Ja? Vai arī, piemēram, šī paša skolotāja, varbūt izmisums, ka viņam nesanāks iemācīt. Ja? Tad jāsāk ko iesaka valodnieki, šie, kas strādā ar bērniem bilingvāli, ka jāsāk ar vārdu krājumu apguvi bilžu grāmatās un dziesmiņās. Un jāievēro rutīnu. Noteikti veida rutīnu, kad atkārtojas noteikti rituāli, kas rada šo pieradumu. Noteikumi, lai tu iemācītos otru valodu, tev ir jābūt sociālai videi, vismaz vienam cilvēkam, kas katru dienu ar šajā valodā runās ar bērnu. Katru dienu viens cilvēks minimums. Tas nozīmē, ka ir regularitāte, ir gan klausīšanās, gan runāšanās, gan rotaļāšanās. Un ir pat ieteikums par rutīnu, kad noteiktā laikā, noteiktā vietā, pat telpā
ir svarīgi apgūt šo konkrēto rutīnas fonu. Ja? Un bērniem, strādājot ar bērniem, ir jāmāca valoda caur praktisku pielietošanu, nevis gramatiku. Tīro, ja? Tas ir runāts par pirmskolu. Un pamats ir pozitīvas emocijas un atbalstoša vide, tā skaitā skolotājs, kas ir jautrs un priecīgs. Paldies jums par uzmanību! Jā, liels paldies, Guna, bija ļoti interesanti, un es domāju, ka mums visiem galvas kūp tik daudz visa kā, ko tagad pārdomāt, un varbūt kaut ko jau uzreiz iespējams likt lietā, jo bija gana daudz arī praktisku padomu, es domāju. Un tiem, kas varbūt domāja sākt vai nesākt ētvinīgi projektus ar valstīm, ar ārzemniekiem, tagad redz, ka arī otrai valodai, ko izmanto ar pirmskolēniem, ir lielas priekšrocības, jo ātrāk bērni sāk apgūt vēl kādu valodu. Tā kā liels paldies! Paldies arī jums visiem, kas izturēja līdz beigām, lai gan mēs drusciņi pārkāpām laikam pāri, un šis varbūt bija mazliet arī garāks webinārs nekā mums ierasts. Bet paldies visiem, kas piedalījās, un kā ierasts mūsu ierakstu un arī prezentāciju mēs nosūtīsim visiem, kas pieteicās, tā kā mūsu e-pasti, mums ir jūsu e-pasti, un arī būs pieejams mūsu mājaslapā, un arī ieliksim arī saites uz grāmatām, kuras Guna minēja, tā kā būs iespēja arī pašiem aiziet uz zvaigzni un nopirkt attīstības psiholoģijas grāmatu, ja kādu interesē, vai paskatīties Gunas grāmatu un pamācīties arī no tās. Nu, ko, Linda mums ielika arī čatā saiti, kur var meklēt mūsu jaunos pasākumus, kas vēl šajā pirmskolas mēneša ietvaros notiks, un cerams, ka jūs pievienosieties arī uz tiem. Un liels paldies, Guna, vēlreiz, kad piekritāt mūsu trakajai idejai un izglītojāt šodien gandrīz kaut kādas 800 skolotājus vienā piegājienā. Lielāka auditorija manā dzīvē. Nu, redz, tā kā jums ar kaut kas jauns un nebijis. Jā, bet pieteicās mums 1150 skolotāji, tā kā, lai jūs arī zinātu, ko pastāstīt varbūt kolēģiem. Tā, es atvados, tā, lai Jā, jums liels paldies un tiekamies kādā citā mūsu pasākumā. Tā visiem!